Sveiciens, labs rīts un labs vakars šeit no Jaunzēlandes. Mēs esam šobrīd tādā mazā līcītī izbraukuši. Mums ir makšķerēšana ar torpēdu. Kādos storijos ieliksim, kā tas reāli izskatās, bet būtībā ir liela... Ir torpēda, reāli torpēda, kurai pieliek klāt 25 āķus drīkst likt, tad respektīvi gandrīz 10 reizes vairāk nekā Latvijā. Un tad viņa kaut kādu pusstundu šitā torpēda ieti tur jūrā, šī gadījumā okeānā, un tad tur ir salikti āķi virsū ar ēsmu un tādā veidā, visbiežāk, kas te ir asars, lielie jūras asari, tāda normāla izmēra zivs, un tas, tad pēc pusstundas viņš, vai 20 minūtes kurā līcītī, cik tu tālu gribi viņu sūtīt, un tad paņem un attiecīgi velk apakaļ pretējā virzienā, un tad nāk ārā normāls zivs, vajadzētu, tas pēc kādas pusstundas būs, 20 minūtēm, bet vairāk. Kas man patīk, ir tas, ka šī mums otrā reize, ka mēs makšķerējam ar torpēdu. Kas man patīk, ir tas, ka šeit šīs jūrmalās ir vairākas vietas, kur drīkst. Mēs tagad arī esam oficiāli ar visu atļauju. Mēs esam šeit jūrmalā ar mašīnām. Un, protams, to var atļauties vietās, kur nav tik liela apdzīvotība, bet tā galvenā doma, kas man patīk ceļojot, ir tas, ka es paņemšu, kur es esmu te pazudis, ko es esmu apakaļ. Tas, kas man patīk ceļojot un redzot pasauli, un savā laikā tas bija Amerikā un arī te pašā Kanādā un arī tagad šeit Jaunzēlandē pēdējos gadus, ir tas, ka tu redzi, kad mana līdzšinējā pieredze nav vienīgā norma, kā lietas notiek. Un, protams, mums ir arī priekšrocības pretējā virzienā, kad mēs, kā es minēju, vienā no storijiem pāris dienas apakaļ, kad ceļojot šeit Jaunzēlandē un Austrālijā un Kanādā un te pašā Amerikā, es nekad neesmu ēdis tāds krūsainis, kas mums ir Latvijā darbnīcā, kafejnīcas darbnīca Liepājā. Pulfīgi, kraukšķīgi, vienkārši debešķīgi. Šeit viņi visi tādi smagnēji. Konditori mācēs nosaukt, kāpēc tas ir tā, kāpēc tur ir tāda mīkla vai šitāda mīkla. Šajienieši nezinu, kaut gan viņiem ir ļoti labs sviests un viņi var dabūt visus superīgos Eiropas miltus un vēl visu kaut ko, bet nemāk. Un tajā jautājumā, tieši krosāņu jautājumā, mums ir kaut kāda priekšrocība. Bet tā viena no tādām priekšrocībām, kas citreiz ir, un to savā laikā arī ir kaut kur pētījumos skatījušies, kad bieži vien kaut kādā savā industrijā izrāviens rodas no cilvēkiem, kas kaut ko ievēro paralēlās industrijās. Savā laikā, starp citu, arī atcerieties, 90. gados neba daudz tie, kas arī mums izsitās tā laika uzņēmēji, man nāk prātā Ulds Pīlēns, arhitekta birojas, tad arī vēl citi. Ne jau viņi pēkšņi pamodās vienu rītu un izdomāja pilnīgi jaunu Ameriku. Nē, viņi Pīlēna gadījumā viņš bija mācījies Veinmārā, Vācijā un attiecīgi redzot tur kaut kādas jaunas idejas, pārņēma tās un vilka viņus uz mājām. Mājās tāda nebija tā līdzšinējā prakse, bet atnākot ar kaut kādu jaunu ideju, tu neviļas kļūst konkurētspējīgs un kaut kas jauns un kaut kas īpašs. Un tāpēc tas ir vēl viens iemesls, vēl viena priekšrocība tam, kad uzdrošināties dzīvē iet un darboties vairāk, lai varētu arī atļauties ceļot un redzēt cits valsts, cits veidus, kā cilvēki dara lietas. Un jā, ir mums ko parādīt arī citiem, bet laikā mums ir daudz, ko mēs varam mācīties no citiem. Un šeit, piemēram, Latvijā mums nav atļauts. Mēs pat ugunskura nedrīkstam kurināt 150 metru attālumā no jūras, mēs nedrīkstam telti likt netālu un ja tev liekas, ka es pārspīlēju, tā nav, paskaties. Un jā, mums nav Jaunzēlanda no augšas līdz lejas ir 3000 kilometru, bet tāpat laikā, tur neaiziesim kas un kā labi vai nepareiz, bet ja tu pieņem kādreiz gribi, mēs jau braucām šurp un bija forši vērot, viena ģimene bija bērniem izbraukus un tur puišalim bagīs bija, un lieliem riteņiem un kaut kas, 9, 10, 11 gadu un Džeks izbauda vienkārši vasaru un kā papa jūrts un ņemās uz riņķīšiem un viņam ķiver virsū ir un arī, kā bagīs tur tā, lai drošāk, ja gadījumā nometās uz riņķi, bet un ja tev, piemēram, liekas, es arī gribētu
kādreiz izbaudīt tādu veco pasauli, kur kaut kādas šādas tādas lietas bija atļautas, tad piemērs, ka nevienmēr tā mūsu vietējā praksa ir kaut kas tāds, ar ko mums ir jāsamierinās. Tas citreiz var arī būt biznesa kontekstā. Tu gribi attīstīt nekustamos īpašumus, bet tu redzi to, ka Latvijā, un es nenolieku Latvijas tirgu, bet mums ir zinām ierobežojumi, kredīta resursu apjoms pieejamais, mums ir daudz mazāks nekā Rietuma Eiropā. Rietuma Eiropā daudz vairāk, bankas aizdod dažādās mazās vietās, lauku novados. Mums bankas, tāpēc, ka dēļ mūsu tirgus izmēri, viņas nav tik pretīm nākošas, ja? Un pieejamie kredīta instrumenti ir daudz mazāki. Amerikā vienas nekustamo īpašumu attīstības momentiem ir tas, ka tu paņem, tu nopērci, tev ir, reiķināsim kreizī ciparos, īpašums pa 1 miljonu, tev ir, tu varbūt es kaut kādu biznesu sakrājis jau pirmo iemaksu, tu to īpašumu nopērci, protams, tu viņu nopērci tādu, kas ir izdevīgs, kas nav tur pārcenots, varbūt viņš varbūt nav ideālā stāvoklī, tu kaut ko investē, kaut kādu daļu ar savu darbiņu, tu paremontē kaut kādas lietas, un pēkšņi tā īpašuma vērtība, tu viņu nopirki, labi, samazināsim ciparas, kaut kā Amerikā nekas par 100,000 nebūs. Labi, tu nopirki pa 1 miljonu, un viņš bija šokā stāvoklī, un tu viņu paremontē, un tagad viņš vairs nav 1 miljonu vērtība, viņš ir 1,300,000, tāpēc, ka tu esi pastrādājis, tu esi sakopis, tu esi ielicis savu darbiņu, un ko dara bankas, bankas paņem, un tā ir pārfinansēšana. Un Amerikā tas ir ārkārtīgi pretīm nākuši, tu vispār nav jautājums. Viņi pārfinansē, viņi saka, tev vecīt, tev pienākās, mēs tev vēl varam 300,000 iedot, un tu pret to 300,000, ko paņem, pirmajā īpašumā tu viņus ieliec īrnieku, un tu esi parēķinājis to, ka tirgu esošās īres maksas noseks to, kas tev bankas maksājums, un tad vēl bišķiņ, tu viņus paņem tos nākamos 300,000, un tu investē viņus kā pirmo iemaksu nākamā īpašumā. Un tev daudz ātrāk tā sniega bumba. Ja, protams, tur ir milzīgs risks tāpatās, un visam jādomā līdzi, bet viņus tikai no tāda piemēra vien attīstīt nekustamos īpašumus Latvijā nav tas pats, ja tā godīgi, tas pats, kas Amerikā. Un ja tev ir tāda ambīcija, ka tev liekas, es varētu startēt, un, protams, ir vīzes, un visādi papīri, bet ja tev liekas, arī tirgus apjomā, izsisties uz Eiropu un izsisties Amerikā, nav vienkāršākais pasākums. Daudz vienkāršāk to izdarīs ir Kurzemē vai Latgalē vai Latvijā vispār kopumā, bet joprojām tas atdevas koeficients ir daudz lielāks. Un ja tev ir tāda ambīcija, tev ir zināšanas, tu gribi kapāt un tu gribi ņemties, tev nav jāsmierinās tikai ar to, kāds ir Latvijas tirgus lielums. Mēs dzīvojam, paldies Dievam, tādā laikā, ka mums ir atļauts nodarboties ar uzņēmējdarbību, un to darot, mums ir izvēle, kurā vietā mēs to darīsim. Vai mēs to darīsim Latvijā, vai mēs to darīsim Eiropā, vai mēs to darīsim visā pasaulē. Un, protams, tur ir savu noteikumu, savs nianses, kas ir jāmāk un jāņem vērā, lai to varētu arī savā dzīvē piedzīvot, bet es neesmu ierobežot tajā, un to tu vari. Un dažkārt ir tā, ka, piemēram, kaut kur paskatoties pa labi, pa kreisi, tu pēkšņi redzi, ka, bet patiesībā es ar to pašu darbu vai par to pašu laiku vai ar tiem pašiem resursiem es varu piedzīvot daudz lielāku kvalitāti. Pieņemsim, kaut vai pretējā virzienā. Dažkārt vasarā īpašumi Kurzemes priekrastē pa nakti maksā dārgāk nekā Spānijā. Un manī bijuši cilvēki, kas saka, don't we nothing. Te es lidoju uz Spāniju, savroties ar savu ģimeni. Labi, jūnijā Spānijā un augustā nebūtu labākais gaids, kad lidot. Bet ir citreiz, tev nav jāsamierinās ar to, kas tev ir pieejams tikai tavā tuvākajā apkārtnē. Un tu vari radīt labāku nākotni saviem bērniem, sev un arī vai piedzīvojumu, izmantojot tās iespējas, ko dod pasauli. Un to tu savukārt var piedzīvot tikai tad, ja tu vari ceļot, protams, tev jāprot angļu valodu, vai svešu valodu, uz kuru valstu gribi braukt, tas tev ir ārkārtīgi svarīgi. TripAdvisorī un Googlā visu neizlasīs, un nedabūs gatavu. Un, protams, tev ir vajadzīga nauda. Un, lai tev būtu nauda, tad tev ir vajadzīgs arī pastrādāt un kā papildus mērķis tam, kāpēc tu ies un kaut ko darīsi. Saprāt, rītdienas raidījumā es pastāstīšu par to ļoti svarīgu niansi, ko mēs savā laikā ar mūsu viesiem, viņš šī gadījumā, kurš man te mani blakus, Marks sēž arī, un kamera negrib viņu ņemt, es pieredzināšu kameru, kur ir Marks, un pastāstīšu par Marku, kā tas, ko es varēju mācīties no viņu, skatīties. Mums vakar bija ļoti tāda interesanta saruna.
Un to es ierakstīšu nākamajā raidījumā par to, kā tad var ceļot, ja tu neesi miljonārs vai Uber biezenis. Un redzēt pasauli. Jo redzot pasauli, kā jau minēju noslēgumā, saliekot kopā visu šo te, ja mēs vēsturiski paskatāmies daudzas lietas, ir kaut kādās vietās notikušas un gājušas uz priekšu tikai tāpēc, ka kāds ir noskatījies kaut kādu tehnoloģisku izrāvienu vai citādāki funktieri un tādā veidā to atnesis uz turienu, kur tas nav. Savā laikā ne jau mēs dzelzceļu izgudrojām, ja? Vispār pasaulē, kā mēs tā skatāmies, tehnoloģijas, infrastruktūras elementi, dažādas biznesa idejas, viņas būtībā kaut kur jau kāds viņu izdomā, ja? Bet pēc tam daudzi pārnes un aiznes viņu uz tām vietām, kur tas kaut kas nav, un kā rezultātā viņi iegūst kaut kādu izrāvienu, kas tikai uz vietas sēžot un skatoties sev tieši fiziski pa labi, pa kreisi nesanākt. Un ir labi redzēt un ielikt sevi kontekstos, kurās tu vari dzirdēt jaunas idejas, jaunas vēsmas, jaunas kaut kādas tehnoloģiskas, varbūt arī pat pagriezienus. Un dēļ tā ir citreiz vērts pastrādāt mazliet ilgāk, lai sakrātu naudu, lai tu varētu tikt uz tām konferencēm, lai tu varētu tikt uz tām valstīm, lai tu varētu tikt un tikties ar tiem cilvēkiem, no kuriem tu vari kaut ko mācīties. Un šeit mēs ar mūsu kolēģiem esam atbraukuši tagad, un mēs varam piedzīvot kaut ko tādu, ko Latvijā nevar piedzīvot. Latvija ir forša, Latvijā ir savs jūras dziļums un platums, bet ir forši. Mēs varam piedzīvot kaut ko tādu, ko citur atkal nevar. Un viss ir legāli, viss ir tīri, un pastieties kādos storijos, kādas tam mums zivs nāca krastā. Un ko? Es domāju, ka spēcīga doma, kur pavirpināt. Ejam domājam, ejam daram un tiekamies rīt.